Esiet sveicināti sarunās izmetiens. Šodien vēl joprojām mēs esam Taste Taps un vēl joprojām Taste Taps mūs lutina ar dzērieniem un našķiem. Un jā, tā kā, kas ir vispār izmetiens? Izmetiens ir vienkārši sarunas pie tējas, kafijas, kur mēs arī vienkārši pārunājam dažādus tematus, jomas, radošās industrijas. Bet kāpēc izmetiens? Mēs vienkārši parastus jautājumus apdarām vārdu izmest. Kā tas būs, spēlēsim, redzēsim. Bet jā, tā kā šodien es esmu ar Marģeru. Un tad varbūt arī tu droši vari sākt ar to, ka tu vari iepazīstināt, kas tu esi. Šis ir visvieglākais un grūtākais jautājums vienmēr reizē. Kas es esmu? Es esmu cilvēks, es esmu parasts, foršs cilvēks, kurš dara kaut kādas lietas, kaut kas arī padodās, kaut kas arī ir pilnīgi izgāšanās. Kaut ko esmu izmetis, gan jau arī ārā, kaut ko vajadzētu. Jā, bet lielākoties cilvēki man asociē ar cilvēku no Latvijas televīzijas, tagad, šajā dzīves posmā. Citiem es esmu kā zinātniskais triku meistars, taisot fizikas un ķīmijas zinātniskos eksperimentus, un citiem es esmu Latvijas viens no labākajiem, sliktākajiem DJiem. Jā. Un citiem vēl es esmu improvizators, kurš vada pasākumus iespējams tavu draugu kāzas. Vai tavējās, jā? Bet tavas ne. Vēl nē. Tas, ka es pasaku vārdu izmetiens, kas ir pirmā asociācija? Mantu šķirošana no mājām, drēbes, skatu izmest un visu nevajadzīgo, lai būtu vieta jaunam. Tā ir pirmā asociācija. Labi. Un, ja, piemēram, mēs salīdzinām raidījumus un raidījumu vadīšanu un pasākumu vadīšanu, ko tu izvēlies? Tās ir divas pasaules, bet ja man ir jādzīvo pasaulē, kur ir tikai viena no šīm divām lietām, tad es saku pasākumu vadīšanu. Kāpēc? Tuvāks, ciešāks cilvēku kontakts. Labi. Un tu esi, varbūt mēs sāksim ar pirmsākumiem. Tu esi kaut kur arī mācījies un studējis. Varbūt tu vari mums pastāstīt, kur tu esi sevi izmetis mācību laukā. Mana saknes nāk, es uzskatu, no Baldonas. Tad bija kultūra vidusskola Rīgā. Tālāk bija kultūras koledža, kultūras akadēmijas ietveros. Bet kultūras akadēmija man vēl nesanāca absolvēt. Jo tas vien nospraustu manu kultūras ceļu. Kultūras vidusskola, koledža. Akadēmija, jā, 3K burti, kultūra, strādāja kultūras redakcijā, kārtīgs kultūrists. Kārtīgs kultūrists, un arī pie nākamā jautājuma, tad kā tu izmeti sevi improvizācijā, kā tādā? Tas bija sen, tas bija tajos laikos, kad man liekas, repši bija pie varas. Tad es vēl, man liekas, mammai klēpī sēdēja. Vidusskolas laikā es zināju, ka man kaut kas ir jādara. Zini to sajūtu, kad citi kaut ko dara, tu neko nedari, un tev iekšēji urda, kaut kas ir jādara. Jā, un mums bija ļoti jaudīgs teātra pulciņš vidusskolas laikā ar Indru Briķi, aktrises teātra vadībā. Un tagad tiešām nenokurienes parādījās šī iespēja improvizācijas teātrs. Ja tu cilvēks, kas nekad neko nezina par to, man bija tieši tas pats. Es aizgāju. Likās mega dīvaini. Tā kā pieauguši cilvēki kaut ko rotaļājās. Tā kā mēs bērnībā. Man jādod vēl viena iespēja. Tad es aizgāju arī otro un trešo reizi, sapratu, this is fun. I'm getting it. Tas bija vidusskola. Tas bija, jau bail teikt, 11 gadus atpakaļ. Labi, tas bija sen. Kas ir tavs tāds spilgtākais improvizācijas notikums šobrīd? Ir kaut kas, ko tu iemāc improvizācija, un jā, šis bija tas spilgtākais moments. Viens moments bija, kas mainīja manu skatu pret pasauli, kā tava balss var ietekmēt cilvēkus. Pozitīvs salacgrība. Otrā diena, sestdiena, dabas skatuve, ka tas viss uzkalniņš ir pilns cilvēkiem, tā, kad ir jau tas atvilnis pāri viņiem un tur kakla plos, kas tur notiek. Un tas brīnišķīgais moments, kad tu uzkāpes uz skatuves, ir tie 1000 vairāk cilvēki, bet viņiem nav ne jausmas, ka man nav ne jausmas, ko es darīju. Viņi tajā pilnīgi nulīti.
pusi tā vakardiena vēl bijusi un viss notusēts. Man liekas, tajā reizē tas bija Prodigy koncerts un es vēl rītīgi pa sevi mošpitā atrāvu. Pilns komplekts. Un tā izrāda ir rēcīga, jo, jebko, ko tu dari tajā otrās dienas sajūtā festivālā, tas ir tāds, medus mājas pilnīgi visiem. Lielākoties tā gribētu uzskatīt. Un tad es vienā brīdī pasaku, un tagad visi kopā paceļam rokas bez nekāda iemesla. Un cilvēki paceļ rokas. Un tajā brīdī es sapratu, wow, viņi pacēla rokas bez nekāda iemesla, jo es pateicu. Un tas iedeva man tādu lielu rakursu par to, ka skatuve ir absolūti jauda. Un vārdi, darbi, rīcības, visu, ko tu veic uz skatuves, tas ietekmē cilvēku. Diezgan efektīvs moments, teikšu tā. Bet, labi, tu esi arī, kā tu iepriekš pieminēji, pasākumu vadītājs. Un kā tad sevi izmest pasākumu vadīšanā? Ja tā arī kaut kādā daļā ir sava veida improvizācija. Absolūti. Manā pasaulē viss izriet no improvizācijas. Jo arī šai sarunai, es biju gatavs, tu mazliet biji gatavs, bet kā viņa aizies, to mēs redzēsim šīs epizodes beigās. Ja? Jo kāds varbūt tu vai klausītājs uzzinās kaut ko jaunu. Improvizācija ir tāds atvasinājums vārds brīvībai manā pasaulē, un tas ir tas, ko es lieku iekšā. Burvīgs elements, ļoti elastisks, ļoti plastisks, ļoti garšīgs. Tagad tavs sarežģītākais moments, kad tu esi izmetis sevi kultūrdevā. Kultūrdevā es esmu, Latvijas televīzijās esmu 3. sezonu, jau 3 gadus. Katru nedēļu sezonas ietvaros man ir jāfilmē jauns sižets, jauna satikšanās, jauna pasaules iepazīstu. Pēc tā visa, ko es esmu savārījis, man arī tas viss ir jāmontē. Līdz ar to tu skaties uz sevi, to stundu pusotru, graiz, saliec, aizstot režisorei, piečik un svētdien jau ir gaisā. Absolūti sarežģīts process strādāt ar sevi, caur montāžu, bet no tādiem izmetieniem ir bijuši tie momenti, kad tev, piemēram, priekšnieks vai darba devējs pasaka, būs jādara šādi. Un tad iesādzās šis iekšējais kritiķis, kāpēc un kas tur ir, kas tur tāds ir, ko no tā ir izžņīt tādā, jā. Un tad bija viens tāds sižets, kur vajadzēja braukt, runāt par teātra skatuves scenogrāfiju, un es iejūtos mazliet kā būvnieku lomā. Bet realitātē, tiem džekiem, kas taisa skatuvi visu, viņi strādā. Es viņiem vienkārši maisos pa kājām, es savā uzvalciņā tur kaut ko rūra bija it kā māku, nemāku, kaut ko palīdz, viņiem tā kā nevajag. Un tad bija arī tā izrāžu vadītāja, kas staigāja visur līdzi un klausījās, ko viņi saka, vai tik nepasaka kaut ko nepareizi. Un viss bija tik samocīgi, grūti, bet kas man likās interesanti, kad man tā sajūta bija pirms tam, un arī šajā mirklī, kad šis process notiek, viņa tāda arī ir. Jo bieži reizi manā kaut kādā pasaulē, kad tu jūti, ka būs labi, un ir labi. Kad tu vienkārši to šūju aizmet un vienkārši brīva laika, tā arī tas aiziet. Jo, ja iet ar grūtībām, tad varbūt nevajag. Jā, pārsvarā. Jā. Protams, visi cieņi cilvēkiem, kas ar grūtībām izspērš savus mērķus. Tiešām paklanos jūsu priekšā, bet manā pasaulē vieglums ir. Jā, ok. Ja mēs varbūt, es nezinu, vai mēs varam runāt šobrīd par vieglumu, bet kā es bieži arī apmeklēju dažādas kultūras pasākumus, un bieži vien viņi ir saistīti ar mūziku, un bieži vien es apskatos listā, kas notiks un kāda būs DJ, jo es nezinu, man kaut kāda DJ pasaulē ir tāda kaut kāda miņa, kas man patīk, kas nepatīk.
Un ja ir Bangers FM, es teju. Bet jā, jo man pirmā asociācija ar to bija, kad bija Tānas kvartāla atvērtās skatu pirms gadiem 2 vai gada. Un ārā tas notika. Un tad es klausījos, bija Silent Disco ārā. Es klausījos, un tas aizgāju mājās, un tas, kas man visu laiku skanēja, bija Banger FM. Jā. Un kopš tās reizes, man liekas, eju uz gandrīz katru, ko es varu. Bet kā tas ir izmest ideju par Banger FM, un kā tas vispār radās? Brīnišķīgs stāsts. Es pat teiktu mazliet romantisks. Iedomājies, ir mājasēde, tu esi mājās. Covids ir tikko sācies. Tev nav ne jausmas par topošo pasauli, kā viņi iegrozīsies. Un tā savā mīļajā komunālajā dzīvoklī dzīvojot, internetā kaut kur pavīdēja tāds karantīna FM. Tas bija mans kolēģis Mārtiņš Dinsbergs, a.k.a. no Bangers FM komandas DJs Panāpirdēs, zināms. Un viņš taisīja tieši ļoti līdzīgas epizodes, kur viņš liek mūziku un pa vidu parunājās. Kā iet par iekšējiem monologiem, varbūt kāda uzvana. Mēs dzīvokļi ļoti ātri kļuvām par faniem. Es viņiem rakstīju motivējošas vēstules, viņi atbalstīs. Es teicu, kad būs nākamā epizode, nevecīt, nepadodies, ja? Vajag palīdzību, klausies šito Banger, ieliec arī iekšā. Un tā es kļuvu par viņu fanu. Un vienā brīdī bija šis moments, mums ir jāsadiekas. Mēs satikāmies. Pirmo reizi 2 cilvēki. 2 džeki satiekās, paņem aliņu un 5 stundas no sarunas aizgāja šādi, vispār nemanot. Tāda arī dzimta Bangers FM. Tāda arī tie, kā saka, 2 saules satikās vienā super projektā. Latvijā labākie, sliktākie DJ, kādi ir bijuši, mēs ar šo vārdu ejam. Mēs liekam sev ļoti augstā pozīcijā, tāpēc nav tā, ka ir ļoti jāskumjas, ka tagad Bangers FM nespēlē. Rupi piebilst, mums nevar atļauties. Bet labi piebilst, kaut kas briest. Es gaidīšu, es ļoti gaidīšu. Un tā no idejas līdz pat Arēnai Rīga. Vai tu zināji, ka mēs bijām Arēnā Rīga? Jā, jūs ielikāt, es redzēju, un sākt iesakot līdzi. Bet un tas varbūt mēs visu laiku par improvizāciju un par tādu pasākumu vadīšanu, pasākumiem, kultūru varbūt arī varētu sastaistīt, bet tad, kad ieiet tavā Instagramā, kuras arī ļoti ilgu laiku jau sekoju līdzi, tur arī ir tāda sadaļa filmiņkameras bildēm. Un arī tev šodien līdzi. Un es gribēju pajautāt, kā tu sevi saisti saistībā ar šīm te filmiņkamerām un kā izmest sevi tajā pasaulē, jo tu vari uzņemt, protams, teikt mūsdienās tīpaši, tu vari visu uzņemt ar telefonu. Un man pašai ir kamera, man nav filmiņkameras, bet es saprotu, ka tas ir daudz skaistāk, daudz tā momentārāk, bet kā tu vispār to padarīji par tik lielu daļu no savas dzīves? Man bija viens mīļš cilvēks, kurš man šo kameru uzdāvināja. Paldies par šo pasaules atvēršanu vaļā. Un tad sanāca, ka tas viens no iedvesmotājiem man bija viens no tādiem vecmeistariem Latvijas fotomākslā, Granta kungs. Un es pie viņa izgāju fotoskolu. Annas skolā. Jāatzīst, ka tur varēja līdz 25, bet es beidzamajā vagonā ielicu iekšā. Un viņš man atkal iedeva analogo ceļu, to burvību, to nebaidīšanos, to eksperimentēšanu. Jāatzīst, ka es esmu, tiešām, es sevi saucu par kalendāru fotogrāfu. Dažreiz, man patīk tāds, zini, tā kompozīcija, kaut zirkot kaķīši, kaut kas, tāds. Bet tajā pašā laikā gribās tā mazliet avangardiskā, kaut ko eksperimentēt. Bet jāatzīst, ka analogā fotogrāfija ir ļoti burvīgs moments ielikt šo gaismu, šo skatu punktu analogi filmā iekšā. Ja vēl sanāk izdarīt pilnu procesu, pats attīstīt un vēl pats uzkopēt uz papīra, tad vispār ir tāds dievīgs process, jā. Kaut kā jau to dzīvi vajag dokumentēt, es teiktu. Un tad ir labi, kad ir tāds labs sabiedroties. Tad arī tāds romantisks stāsts, viens pēc otra. Labi, un tad visbeidzot tādi pēdējie 2 jautājumi, kur ir vienmēr, bet atbildes ir tik ļoti dažādas.
Pirmais, kas ir tavs lielākais izmetiens? Runājot par izmetienu, ko es saprotu ar izmetienu, proti izmest mantas ārā mājā. Arī. Vai tu vari mantiskā ziņā, vai arī tā, kas ir bijis izmetiens no komforta zonas, vai kaut kas tāds traks, ko tu esi izdarījis, bet vari arī droši mantiski. No. Tas ir iespējams visstrakākais izmetiens, kāds cilvēku pasaulē var eksistēt. Wow, ok. Bet es gatavu? Es nezinu, pagaid. Ok, es gatavu. Es izmetu reiz mīlestību. Wow, nopietni. Jā. Bet tā reāli, Jā. Ar vienu šo savu šķautnes filozofiju, ka dzīves laikā, manuprāt, mēs mācāmies izmest lietas. Mēs mācāmies atbrīvoties no lietām, no visa. Jo dzīve pierāda to, ka uz tās nāves gultas dzīves beigās ir vajadzīgs ērts matracis, labākajā gadījumā, un tuvinieks mīļš pie sāniem, un viss. To mantu jau kapā nepaņems. Tas gan, jā. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuri nedodas nāvē, jo pirmkārt vai bail, vai nevar atvadīties no visa sagrābtā. Tas viņa tur, un viņš turās par visām varītēm. Mantām, mentālām, fiziskām, dažādām pozīcijām. Un viss, ko dzīves laikā mācies, ir atmest lietas, un tāpatās arī draugi un radinieki ar laiku aizies no šīs pasaules. Un tas vienmēr notiek negaidītākajā brīdī, bet tas rūda un tas gatavo uz to godo beigās. Un šī apziņa izmest mīlestību, es neteiktu izmest, būtu atmest varbūt, ir prasme kļūt apzinātāki spēcīgākam, sagatavoties dzīvē laicīgi. Labi. Un otrs pēc tāds vairāk ieteikums, ko tu ieteiktu skatītājiem un klausītājiem izmest vai no prāta, vai arī tā fiziski izmest, bet kas ir tas, ko tiešām katram vajadzētu izmest? Ar ieteikumiem ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo kādam var trāpīt, kāds cits var trāpīt. Mans ieteikums izmest bailes. Bailes no pazemojumiem, rīcībām, no jebkā, kas baida. Bet es tajā ietilpst arī tādas negatīvas emocijas, kā dusmas, naids, bēdas. Es pat teiktu arī greizsirdība. Skumjas arī nemotivē celties uz priekšu. Var viss būt, bet vienkārši dzīvot vairāk saulē. Jā, izmest tumsu ārā no sevis. Vai, cik jauki. Labi. Es tā par romantisko nodevu. Jā, visu šo episodu. Labi. Tā, vai es varu tev jautājumu arī uzdot? Droši. Jā. Ko tu esi izmetusi ārā sev svarīgu dzīvē? Ko es esmu izmetusi svarīgu sev dzīvē ārā? Es nezinu, vai man varbūt pārāk iespaidot pēdējo atbildi, bet bāzes no neizdošanās. Jā, to es izmetu no sevis. Tad tu riskēji, ja? Jā, jo esmu sapratusi, ka mamma no bērnības jau māca, kas sliktākais var notikt. Man to pašu mācīja mamma, jā. Ko jo pateiks, vienmēr, nē vai jā, dien? Tieši tāpat, jo tas sākās ar, nezinu, tādu iesākt sarunu ar kādu vai nē, līdz tur, nezinu, mēģināt kaut kur iestāties vai nē skolā. Un tad, jā, un tā kā no mazākām uz lielākām lietām, kas ir sliktākais, kas var notikt, un tev pateiks nē, un tālāk darīs kaut ko citu. Jā. Tāpēc, jā, es arī izmetu tās bailes no neizdošanās, tāpēc esmu šeit, izmetienā. Lūdzu. un jā, tā kā tas laikam būtu mans, ko esmu izmetusi. Jā. Tiešām, kas sliktākais var būt? Bet atkal, tas būs piedzīvojums. Jā. Un tur jau rodas interesantākais stāsts. Jā, tas gan tur rodas arī dzīves pieredze. Bet jā, ar to mēs arī esam veiksmīgi ļoti noslēguši. Šis bija diezgan veikls. Es teiktu, kāds mazs jauks konspekts. Es pat kafiju neizdzeru. Ļoti garšīgi kafiju. Bet jā, mēs gan pabeigsim savus dzērienus, našķīšus. Bet jums teikšu atā un klausieties, skatieties šo, kur jūs varat un kur es šo varēšu un nevarēšu ielikt, tā kā visur. Un paldies arī Marģeram, paldies Teisapam. Un mēs tiekamies nākamajās epizodēs, nākamajās sarunās. Un jā, tā kā liels paldies un atā!
Čau! Un iesakiet šo kādam draugam, kam šis varētu vispār nebūt interesanti. Vienkārši aizsūtiet viņam būs tāds... Kas sliktākais var notikt. Tieši tā. Labi, čau!